Visi turpina uzdot vienu un to pašu jautājumu. Ja Ķīna un Krievija it kā ir līdzvērtīgi partneri, kāpēc katrs darījums atstāja Maskavu vājāku, mazāku un atkarīgāku nekā iepriekš? Šis stāsts sākas neērtajā plaisā starp Putina radīto tēlu un realitāti aiz slēgtām durvīm. No malas tas izskatās pēc drosmīgas partnerības, kas veidota, lai izaicinātu rietumus, bet, ja paskatās dziļāk, līdzsvars ātri mainās. Viena puse nosaka noteikumus un cenas, gūst pārsvaru, bet otra atkāpjas smaidot kamerām. Tā nav atklāta nodevība, tas ir smalkāk un bīstamāk. Ķīna spēlē ilgtermiņa spēli, kamēr Krievija zaudē varu, naudu un iespējas. Un ir viena detaļa, kas patiešām tiek apspriesta, kas apgriež visu bez ierobežojumiem partnerību kājām gaisā. Kad to ieraugi, alianse izskatās mazāk pēc spēka un vairāk pēc klusas kontrolas nodošanas. Lai saprastu, kāpēc attiecības izjūg, jāskatās uz kā tās tika būvētas sākumā. Spriedze sākās sen, kad Ķīna bija vāja un Krievija paplašinājās, nevis ar Ukrainu vai sankcijām. Jau 19. gadsimtā vājinātā Cinu dinastija parakstīja līgumus, kas nodeva plašas teritorijas Krievijas impērijai. Jā, pilsētas tagad Krievijā agrāk piederēja Ķīnai, lai gan Pekinā par to nerunā ikdienā, šo zaudējumu nozīme saglabājas. Lielvalstis ilgi atceras zaudētās teritorijas. Ķīnai šie senie līgumi atgādināja, ka vara zūd, ja to neaizstāv. Augstajā karā neusticēšanās saglabājās. Padomju Socialistisko Republiku Savienība un komunistiskajai Ķīnai vajadzēja būt brāļiem. Viņi iesaistījās asiņainās robežsadursmēs un apmainījās ar raķetēm. Kopīga ideoloģija neizkliedēja aizdomas. Tā vietā katrs konflikts, katrs parādes gājiens, katrs stratēģiskais aprēķins abām pusēm atgādināja, ka viņu partnerība ir trausla. Padomju Savienībai sabrūkot, Krievijas un Ķīnas ceļi vēl vairāk šķīrās. Krievija ienāca mūsdienu pasaulē ar kodolieročiem, militāro lepnumu, bet vāju ekonomiku. Ķīna izveidoja rūpnīcas, ostas un tirdzniecības tīklus visā pasaulē. Viena valsts pārdeva izeivielas, otra visu pārējo, nopelnot miljardus. Nelīdzsvarotība pastāvēja jau pirms Ukrainas. Neierobežotas partnerības ideja radās, kad Krievijai pēc sankcijām beidzās iespējas. Pēc Krimas Maskava austrumos vērsās nevis viltīga plāna, bet nepieciešamības dēļ. Ķīna kļuva par pēdējo pircēju, bet Krievija to pasniedz kā izvēli. Šim nolūkam enerģijas cauruļvadi tika izrādīta kā vienlīdzības simbols, un kopīgās militārās mācības radīja līdzsvaru iespaidu, taču tirdzniecības plūsmas stāstīja pavisam citu stāstu. Krievija eksportēja naftu, gāzi, kokmateriālus, derīgos izrakteņus. Ķīna – preces, iekārtas, elektroniku, kapitālu. Viena puse raka lietas, otra noteica to vērtību. Kamēr tirdzniecība auga, šo nelīdzsvarotību viegli ignorēja. Gal galā pieaugoši skaitļi un apjoms var noslēpt gandrīz jebkuru vājumu. Bet, kad skaitļi sāka kristies, vairs nebija kur paslēpties. Maskava izmantoja tirdzniecības pieaugumu kā pierādījumu pagrieziena veiksmīgai darbībai. 2024. gadā divpusējā tirdzniecība bija rekordlīmenī, bet 2025. gadā tā sāk samazināties. Tirdzniecība samazinājās par 10%. Ķīnas automašīna eksports kritās Krievijas tarifu dēļ, bet Krievijas naftas un gāzes piegādes samazinājās zemo cenu dēļ. Tas parādīja Krievijas pagrieziena uz austrumiem ierobežojumus. Ķīna gandrīz nemirkšķināja acis, viegli diversificējoties, kamēr Krievijai nebija īsta alternatīvu. Krituma apmērs nebija izšķirošais. Galvenais bija tas, kā katra puse reaģēja. No vienas puses, Ķīna gandrīz nemaz nesarāvās. Krievijas nafta un gāze bija noderīgas, bet nekad nebija būtiskas. Pekinai bija alternatīvas gan tuvajos austrumos, gan Āfrikā, gan Centrālajā Āzijā. Ja viens piegādātājs kļuva neērts, to uzreiz aizstāja cits. Krievijai šādas greznības nebija. Eiropa zaudēta, Indija smagi kaulējās, citi prasīja nepamatotas atlaides, tāpēc Maskava mēģināja pretoties, lai saglabātu cieņu. Tā palielināja nodevas Ķīnas automašīnām, lai aizsargātu rūpniecību un demonstrētu ietekmi. Rezultātā Ķīnas eksports strauji kritās. Krievijas patērētāji maksāja vairāk, ražotāji saskārās ar grūtībām un negatīvā ietekme skāra galvenokārt Krieviju. Maskavas stingrā nostāja pret tarifiem bija kā spēks pret milzi, kurš ļauj tev nokrist. Vēstījums bija skaidrs, bez vārdiem. Ķīna varēja aiziet jebkurā brīdī, bet Krievija nevarēja. Zem tirdzniecības virsrakstiem notika vēl viena klusāka un bīstamāka pārmaiņa. Krievija gandrīz visu tirdzniecību ar Ķīnu veic juāņās, to saucot par neatkarību no rietumu finanšu sistēmas. Patiesībā tā vienvārdsarga nomainīja pret citu. Juāna konvertācija nav brīva.
Krievijas uzņēmumi varēja to nopelnīt, bet pārvietot un droši uzglabāt bija grūti. Viss bija atkarīgs no Ķīnas bankām, un kad šīs bankas atkāpās, maksājumi apstājās, darījumi iestrēga un likviditāte pazuda vienā naktī. Redzat, tas padara vienu lietu skaidru. Ķīnai sankcijas nav vajadzīgas, jo tā kontrolē attiecību plūsmas. Tirdzniecības palēnināšanās ir brīdinājums, bet apstāšanās – paziņojums. Enerģijai vajadzēja vienot Ķīnu un Krieviju uz gadiem, bet tagad tā parāda, kurš vada situāciju. 2025. gada sākumā Pekina sāk samazināt Krievijas elektroenerģijas importu. 2026. gada 1. janvārī to apturot, ignorējot līgumus līdz 2037. gadam. Krievijas eksporta cenas pārsniedza Ķīnas iekšējās cenas, padarot iepirkumus nerentablus. Tādēļ eksports apstājās un elektrostacijas ražoja elektrību bez pircējiem. Nebija drāmas, tikai lēmums par cenu, atstājot Krieviju meklēt iespējas sarunām bez ātriem risinājumiem. Glābšanas riņķis kļuva par neizmantot jaudu, līdzīgi notika ar naftu un gāzi. Līdz 2025. gada vidum Ķīnas uzņēmumi sankciju risku dēļ samazināja iepirkumus. Krievija cieta zaudējumus pircēju trūkumu dēļ. Un jā, kara ekonomika izdzīvoja, tā nekļuva stiprāka. Tā izdzīvoja pārdodot lētus resursus, kamēr īstā vērtība aizplūda citur. Runājot par plūsmu. Gāzes vads Sibīrijas spēks 2 ieguva juridiski saistošu memorandu 2025. gada septembrī Vladimira Putina vizītes laikā Pekinā. Progress šeit ir vairāk politisks teātrs nekā būtība. Cauruļvada kavēšanās nebija tehniska, bet sviras izmantošana. Ķīna kavējās, lai iegūtu lielākas atlaides, samazinot cenas līdz Krievijas līmenim, kas ir zemāk nekā Maskava gaidīja. Krievija, meklējot aizvietošanas tirgus, piekrita labvēlīgiem Pekinas noteikumiem. Būvniecība ilga 10 gadus, un gāze būs pieejama ne agrāk kā 2030. gadā. Modeli vairs nevarēja ignorēt. Krievija seko Ķīnas norādēm, kas neaprobežojas ar cauruļvadiem. Ekonomiskais spiediens vājina valsti visur, bet Krievijas tālajos austrumos tas pagājušajā gadā izmainīja pašu zemi. Maskava ieguldīja Ukrainā, bet Ķīnas uzņēmumi nomāja lauksaimniecības zemi Amūras, Ebreju autonomajā un Piejūras novadā. Pēc Padomju Savienības sabrukuma Krievijas saimniecība šajos reģionos sabruka, un sojas pupas, loģistika un tirdzniecība pārgāja ķīniešu rokās. Krievijas pilsētas saruka, jo jaunieši devās prom, bet ķīniešu klātbūtne pakāpeniski un pacietīgi pieauga. Tā ir kļuvusi tik liela, ka tagad to gandrīz nav iespējams vairs mainīt. Līdz 2025. gada beigām ķīniešu uzņēmumi sāka darboties uz vietas, ne tikai tirgoties pāri robežai. Tādās vietās kā Ebreju autonomais apgabals, zeme, kas gadiem ilgi bija stāvējusi tukša, pēkšņi atkal tika apstrādāta, pārvērsta par lielām sojas pupiņu fermām, kas apgādāja ķīniešu piegādes ķēdes. Tas nebija dramatiski, tas bija praktiski. Tukši lauki nepaliek, ja kādam ir kapitāls un pacietība tos izmantot. Kad mainījās vīzu noteikumi, viss pātrinājās. Ieviests jauns 30 dienu bezvīza režīms ar tūlītēju ietekmi. 2026. gada janvāra 1. nedēļā caur Soifenhes robežpunktu šķērsoja virs 10 000 cilvēku, par 83% vairāk nekā pirms gada. Viesnīcas piepildījās, tirgi atdzīvojās. Ķīniešu nauda sāka cirkulēt vietās, kur krievu nauda bija izsīkusi, un demogrāfija nostiprināja šo nelīdzsvarotību. Krievijas tālajos austrumos iedzīvotāju skaits jau gada desmitiem samazinās un noveco. Kopš 1991. gada tas sarucis gandrīz par trešdaļu, un etniskie krievi pamet šo reģionu ātrāk nekā jebkad agrāk, tikai pāri robežai. Ziemeļķīna ir blīvi apdzīvota, mobila un kapitāla bagāta. Cilvēki pārvietojas, nauda seko, un kad iedzīvotāji kļūst mazāk, suverenitāte vispirms vājinās, nevis uzreiz pazūd vai mainās karoks. Maskava zināja par briesmām un mēģināja apturēt asiņošanu, tāpēc tā ieguldīja visu. 2026. gada 1. janvārī Kremls sāka attīstīto zonu programmas ārvalstu investoriem, īpaši ķīniešiem, piedāvājot 10 gadus bez uzņēmumu ienākuma nodokļa, zemākas sociālās iemaksas un brīvas muitas zonas. Promoskes novadā tāpat izmēģināja kopīgu Krievijas-Ķīnas agroindustriālo parku. Vēstījums bija vienkāršs – investējiet, būvējiet, palieciet. Gandrīz jebkurš darījums bija pieņemams, ja vien tas ļāva reģionam turpināt pastāvēt. Lielākoties netika runāts par izmaksām. Nauda tika gaidīta, par ietekmi klusēja, kontrola atlika, suverenitāte radīja satraukumu. Vēlāk, tajā pašā laikā, sāka notikt vēl kas cits, klusāk, bet tikpat atklājoši. Ķīnas izdevumos sāka atdzīvināt senas pilsētu nosaukums dziļi Krievijā, kas gadu desmitiem nebija lietoti, un tie klusi parādījās presē. Nebija draudu vai oficiālu pretenziju, tikai maigi, neatlaidīgi atgādinājumi, ka vēsture tiek atcerēta
un laiks ir Pekinas pusē. Tā nebija steiga, tam nebija nepieciešamības. Pietika ar klātbūtni, un pacietība paveic pārējo. Krievija šo dilemmu saprot pilnīgi. Bez Ķīnas naudas reģions iztukšojas. Pilsētas sarūk, pazūd darba vietas un jaunieši aizbrauc. Tomēr šai naudai ir grūti izmērāmas izmaksas. Suverenitāte nezūd uzreiz. Tā pamazām izzūd. Vispirms noteikumi kļūst elastīgāki, pēc tam robežas maigākas. Drīz vien seko ietekme. Tieši tur bezvīzu ceļošana klusi izmainīja visu. Uz papīra tas šķita nekaitīgs. Īstermiņa stimuls viesnīcām, restorāniem un grūtībās esošām pierobežas pilsētām. Praksē tas atvērumu paplašināja. Ķīnas uzņēmēji ieradās ar kapitālu, pie kura vietējie krievi vairs nevarēja tikt, un spēja pirkt, nomāt un ieguldīt tur, kur citi vienkārši nevarēja. Īpašumtiesības mainījās pakāpeniski. Vispirms viesnīcas, tad noliktavas, saimniecības, transporta mezgli, remontu laukumi un loģistikas centri. Nekas nenotika uzreiz. Katrs darījums nedaudz mainīja līdzsvaru. Darbi sekoja, īpašumtiesības piegādes ķēdes sekoja kapitālam, un ikdienas dzīve sāka būt atkarīga no ķīniešu īpašumā esošiem uzņēmumiem. Ietekme sekoja abiem lēmumiem. Kas agrāk gāja caur Maskavu, arvien vairāk atkarīgs no vietējās naudas kontroles. Tā nebija invāzija, karoks necēlās, robežas netika pārkāptas, tā bija erozija. Maskavai arvien mazāk iespēja ietekmēt notikumus savā teritorijā, bet Pekinai ar katru gadu jāpieliek mazāk pūļu, lai sasniegtu vēlamo. Sankcijas piespieda Krieviju atvērt durvis, ko tā nekad nevarēja pilnībā aizvērt. Tā uzaicināja Ķīnu uz Arktiku. Pēc tam bija kluss, bet nozīmīgs raksturs. Ostas, maršruti un sašķidrinātā dabasgāzes projekti, kā Jamala un Arktikas sašķidrinātā dabasgāze, divi attīstījās ar Ķīnas finansējumu un dalību. 2025. gadā Ķīnas operatori uzstādīja rekorda konteinerkuģu reisos pa Ziemeļjūras ceļu, kam sekoja ledus klases kuģi. Pekīna sāka sevi saukt par tuvu Arktikas lielvalsti, un Krievijas ietekmes zona kļuva par kopīgu un stratēģisku teritoriju. Kad kaut kas ir atdots, to gandrīz nekad neatgūst. Un interesanti, par spīti visām runām par partnerību, viena lieta tā arī neparādījās – īsta militāra alianse. Neskatoties uz runām par neierobežotu sadarbību, nekad nebija savstarpējas aizsardzības pakta vai solījuma iesaistīties cīņā, ja Krievija nonāktu vēl lielākās grūtībās. Kopš 2019. gada notikušas vairāk nekā 117 kopīgas mācības, arī zemūdeņu un raķešu vingrinājumi. Tas izskatījās iespaidīgi, bet bija rūpīgi organizēts un ierobežots. Ķīna savu drošību nekad nesaistīja ar Krievijas izdzīvošanu. Partneri dala risku, patroni – nē. Pekīna vēroja, mācījās, saglabāja brīvību aiziet, parādījās, ka tas izdevīgi, pazuda briesmās. Tipiska pārvaldnieka uzvedība. Ķīnas un Krievijas attiecības kļūst skaidrākas, apsverot noplūdi. 2023. gada beigās Maskavā izplatījās slepens Federālais drošības dienests novērtējums. Tas nebija domāts, lai pamestu telpu, tomēr tas notika, un saturs šokēja lasītājus. Ķīna tika raksturota kā ienaidnieks, nevis partneris. Tas parādīja, ka Krievija zināja attiecības. Dokuments norādīja, ka Ķīnas izlūkdienests sistemātiski vervē Krievijas zinātniekus, inženierus un militāros speciālistus. Cilvēki ar piekļuvi moderniem ieročiem. Datu iegūšanai par Ukrainas kaujas lauku, Arktikas infrastruktūru un militāro plānošanu tika izmantotas akadēmiskās apmaiņas, biznesa un pētniecības projekti. Tā nebija ziņkāre, bet sagatavošanās. Arī tehnoloģijas stāsts bija līdzīgs. Krievija arvien vairāk paļāvās uz Ķīnas rūpnieciskajām sistēmām, kuras tā pati nevarēja ne atkārtot, ne eksportēt konkurētspējīgi. Tajā pašā laikā Ķīnas uzņēmumi apguva Krievijas aviācijas zināšanas, kodoltehnoloģiju pieredzi un reālu kaujas lauku pieredzi. Līdz 2025. gada beigām Krievija kodola komponentu trūkuma dēļ tās iegādājās no Ķīnas. Jā, padomā tikai par to. Kamēr Krievija iztērēja savas spējas, Ķīna tās kartēja. Katra kaujas mācība kļuva par datiem, katra sankcija vājība par sviru, katra piekāpšanās noteica precedentu. Maskavas iespējas bija ierobežotas. Personāla izraidīšana draudēja ar atriebību, bet stingrāka kontrole atturēja ieguldītājus. Publiska valoda bija sirsnīga, bet privāti uzticība sabruka, jo jebkāda publiska izteikšanās sagrautu attiecību tēlu. Tik tā, ka analītiķi vairs neizvairījās no frāzes, kas vislabāk raksturo situāciju. Vasalis valsts. Pat partnerības stāsts vairs nepiederēja Krievijai. Ķīnas mediji globālajos dienvidos Pekinu attēlo kā stabilu līderi, Maskavu kā nepieredzējušu partneri. Slavēšana nāca ar attālumu, ietekme sekoja uzticamībai. Uzticamība vairs nenāca caur Maskavu.
Krievija joprojām runāja impērijas valodā. Tās ekonomika stāstīja cita stāsta. Izeivielas eksportēja, produkciju importēja, cenu noteica citi. Okupācija nebija vajadzīga. Tirdzniecību apstiprināja Pekina, cenas un valūtas mainījās Ķīnas pircējiem. Tehnoloģija pieejamība bija atkarīga no citu riska tolerances. Aizbēgšana vairs nebija iespējama. Caurules, maksājuma sistēmas un piegādes ķēdes bija tikai daļa izmaksu. Pārorientēšanai būtu vajadzīgi gadu desmiti. Ķīna varēja gaidīt, Krievija nē. Vasalitāti nosaka alternatīvu trūkums, nevis paklausība, un ironija ir acīmredzama. Krievija iebruka Ukrainā, lai izvairītos no rietumu ietekmes, taču kļuva atkarīgāk no citas lielvalsts, kas pieprasīja pakļaušanos, nevis lojalitāti. Ķīna rīkojās nevainojami. Tā uzturēja Krieviju pie dzīvības, neiesaistoties karā tieši. Divējādi lietojuma preces tika pārvietotas caur pelēkajām zonām. Tirdzniecība palika atvērta. Krievijas kara mašīna turpināja klibot uz priekšu. Pekinai izvairoties no atbildības un karam ieilgstot, Ķīnas ietekme pieauga. Sankcijas darbojās citādi nekā Maskava cerēja, Ķīnai maksājot maz. Krievija izdzīvoja, atdodot autonomiju tirdzniecības vārdā, bet Ķīna ieguva vēl nebijušu ietekmi, pateicoties pacietībai, nevis maigumam. Vara nesabrūk sprādzienos, bet izsīkst pakāpeniski, ar katru līgumu, atlaidi, piekāpšanos. Krievijas suverenitāte zaudēja pakāpeniski, spiedienu un atšķirtības no rietumu tirgiem dēļ, nevis vienā brīdī. Maskava, novājināta un bez ambīcijām, piešķīra Ķīnai to, ko lielvalstis vērtē visvairāk – ietekmi. Ķīna nepievīla Krieviju pēkšņi, tā vienkārši vairs neizlikās, ka abas ir līdzvērtīgas. Daudzi analītiķi tagad to saka atklāti. Krievija nav partneris. Tā ir jaunākais sabiedrotais, varbūt pat vasalis. Pierādījumi jau ir redzami visiem. Svarīgākais jautājums – cik ilgi Ķīna vēlēsies paturēt šo vasali? Viena problēma, veidojot video ar daudziem dronu triecieniem, pat ja neviens cilvēks vai Krievijas karavīrs nav ievainots. YouTube bieži demonetizē mūsu video. Pagājušajā nedēļā tika demonetizēti 4 kara video, kā norāda YouTube. Dronu triecienu vai frontes kadru rādīšana nav piemērota reklāmdevējiem, tāpēc video tiek ierobežoti. Tāda ir mūsdienu kara realitāte. Karš, kurā Ukraiņi cīnās par izdzīvošanu. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir svarīgi to visu atspoguļot, un tieši tāpēc mēs izveidojām savu platformu – Business Basics. Mēs to uzbūvējām no nulles, tāpēc mums nav nekāda ierobežojuma. Mums nav jāizpludina mūsu dronu triecieni, mums nav jāizpludina kadri no frontes līnijas, un mums nav jāizpludina, kā tiek iznīcinātas Krievijas aviobāzes. Turklāt mēs patiesībā neizvietojam nekādas reklāmas mūsu vietnē. Tādā veidā mums nav jāveic pašcenzūra tikai tāpēc, ka reklāmdevēji nav apmierināti ar to, ko mēs atspoguļojam. Mēs nefinansējam vietni ar reklāmām, mēs to finansējam ar jūsu atbalstu. Ja jūs interesē šāds atspoguļojums, un ja jūs vēlaties skatīties mūsu video necenzētus un saņemt papildus saturu, ko mēs vienkārši nevaram augšpielādēt šeit YouTube, tad noteikti pievienojieties mums vietnē basicsinsider.com. Jūs varat arī noklikšķināt uz saites aprakstā vai noskanēt QR kodu uz savu ekrānu. Pievienojoties, jūs varēsiet skatīties visu saturu, ko mēs jau esam augšupielādējuši, kā arī visus video, ko augšupielādēsim nākotnē. Turklāt jūs atbalstīsiet mūsu darbu un mūsu kanālu, tāpēc liels paldies jums! Mani sauc Sems un tiekamies nākamajā reizē!